Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā uzklausiet mūsu kopīgām pārdomām Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 20. nodaļas. Jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīt agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Un saderējis strādniekus par 1 denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna dārzā. Un izgājis ap 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam, un sacīja tiem: noiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja atkal, un viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam pie tirgus un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem: eite jūs arī dzen vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savam uzraugam: pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret namatēvu un sacīja: šie pēdējie strādāja 1 stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem: draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi saderējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava sirds ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu visu svētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām: Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Debesu valstība, kā Jēzus saka, ir līdzīga namatēvam, kurš iziet vervēt vai aicināt pie sevis strādāt strādniekus. Ik viens darba devējs vai ik viens, kurš kādreiz jau kādu strādnieku ir aicinājis, zina, kā tas mēdz notikt. Tev ir kāds darbs, ko ir vajadzīgs paveikt, tu to pats nevari, negribi vai nespēji izdarīt, vai tev pietrūkst spēka un tādēļ tev ir vajadzīgi papildu spēki. Tu ej un meklē strādniekus, un tie tad izdara to, ko tu gribi, lai viņi izdara. Un attiecībā uz algu, kā mēdz maksāt algu, mēs arī zinām, ka principi stīri ņemot ir 2. Varbūt vēl var tur nianses būt, bet stīri ņemot 2. Viens ir par nostrādātajām stundām, viens princips. Tātad tu esi tik un tik stundas pavadījis, tāda un tāda ir stundas likme, un to arī saņem. Otrs princips ir par padarīto darbu. Kur ir darbs, kurš ir jāpadara, vai tu dari to stundu, 2, dienu, tā ir tava darīšana, bet tas maksā tik un tik. Un tad ir stundas likme un likme par padarīto darbu. Droši vien, ka ir vēl kādas citas apmaksas iespējas, bet parasti, tad, kad mēs algojam kādu strādnieku, vai arī tad, ja mēs
paši esam kā strādnieki kaut kur kādreiz aicināti, mēs droši vien zinām, ka tā tas parasti tiek rēķināts. Šīs dienas evaņģēlijā mēs redzam kaut ko, priekš darba tirgus, es teikšu tā, neparastu. Acīm redzami, runa ir par ražas novākšanas laiku, un ražas novākšanas laikā ir vajadzīgs daudz strādnieku, pilnīgi vienalga, kāda ir raža, kas ir jānovāc, mobilizēt maksimāli lielu strādnieku skaitu, tas ir ražas novācēja interesēs. Tātad, un tas iemesls ir pavisam vienkāršs. Ražas novākšanas laiks ir salīdzinoši īss, ierobežots, un šajā ražas novākšanas laikā ir jāpaspēj iekļauties tajos laikos un termiņos un apstākļos. Mēs Latvijā zinām, piemēram, ražas ievākšanas laiku var kavēt vai ierobežot laika apstākļi, var kavēt vēl kādi citi apstākļi, bet attiecībā uz Vīnakalnu šeit, acīm redzot, runa ir par vīnogu novākšanu. Vīnogs tas ir tāds interesants augs. Interesants, kur vīnakoka augļi tie ir tie, no kuriem taisas izspiež sulu un tad taisa vīnu. Un attiecīgi novākt vīnogas pareizajā laikā ir ārkārtīgi svarīgi. Tādēļ šim darbam var mobilizēt un vajag mobilizēt pēc iespējas vairāk cilvēku, jo vīnogas vajag novākt ne par agru, lai tas cukura līmenis tur ir pietiekami augsts un izspiežot sulu sanāk gana labs vīns, gan arī ne par vēlu, tad, kad vīnogas jau ir sākušas bojāties, un tad nekāds labs vīns nesanāks. Vai vīnogas jau sāks krist no ķekariem nost, un tad jau tās mētāsies pa zemi. Tādēļ mēs saprotam šajā kontekstā, ka Vīnakalna kungs, vai kā šeit ir sacīts, namatēvs, dodas uz tirgus laukumu, uz vietu, kur strādnieki gaida, kad viņus kāds paaicinās, un iet uz šo darba biržu vairākas reizes dienā, ik pa kādām pāris stundām. Kāpēc? Acīm redzot, viņa Vīnakalns ir liels, darba ir daudz, un vīnogu jānovāc ir daudz. Un tā pirmajā brīdī viņa atmaksas sistēma šķiet neloģiska, jo viņš maksā nevis par stundām, bet viņš ir gatavs maksāt dienas algu neatkarīgi no nostrādātajām stundām. Un tas mazliet tā liekas jocīgi. No rīta viņš atnāk un no rīta tie pirmie strādnieki, kurus viņš nolīgst, viņi vēl varētu kaulēties par to denāriju kā dienas algu. Bet acīm redzot, tā alga ir tik laba, ka viņi piekrīt. Un tur ir kādi citi strādnieki, kuri vēlākajās stundās arī vēl atrodas tirgus laukumā. Varbūt kāds viņus ir atlaidis, varbūt kāds viņus nav paņēmis, varbūt viņi ir kaulējušies un nav dabūjuši, ko gribējuši, bet Vīnakalna kungs nāk vairākas reizes līdz pat tādam gājienam, ka viņš atnāk faktiski gandrīz stundu pirms darba laika beigām un vēl paņem kādus strādniekus. Un, ja mēs tā uzdodam jautājumu, kur loģika? Kur loģika? Kāpēc tāda steiga, kāpēc tāda izšķērdība? Es teikšu tā, tomēr, ja runa ir par vīnogu ražu un vīna koka augļu ievākšanu, tur ir sava loģika. To jau es iepriekš paskaidroju, proti vīnogas ir tāds produkts, kas var sabojāties ļoti ātri. Un noķert pareizo laiku un pareizo stundu var būt izšķiroši. Mūsdienās, kad augļu ievākšana un dārzeņu ievākšana bieži vien ir mehanizēta, mums tā liekas, tā nav nekāda problēma, kā saka, novākt šodien, rīt, īsā laikā un tā. Kombains, piemēram, nobrauc tur labības lauku, nopļauj, visu savāc,
Viņam tur nevajag neskādus strādniekus mobilizēt un laiku. Bet vīna koka augļus, lai ievāktu, un, ja to dara manuāli, strādnieki ir ļoti svarīgi. Un es teikšu tā, ka, ja mēs paskatāmies uz Vīna kalna kunga loģiku, tā loģika ir tāda, ka viņš ir gatavs maksāt vairāk arī par pēdējām stundām, lai gūtu pēc iespējas lielāku ražu. Viņš ir gatavs maksāt lielāku algu, lai mazāk aiziet postā tas, kas ir jāsavāc. Iespējams, nākamajās dienas vairs nav. Iespējams, nākamajā dienā ir, es nezinu, pieņemsim, sabats vai kāds cits iemesls, kura dēļ ražu vairs nevar ievākt. Tādēļ viņš ir ieinteresēts ievākt pēc iespējas vairāk. Tādēļ, lai arī pirmajā brīdī tas tā nešķiet, bet šādam lēmumam maksāt pilnu algu arī tam, kurš strādā 1 stundu, varētu būt racionāls lēmums. Bet otra puse Vīna kalna kunga rīcībai arī ir redzama un saskatāma. Un es varu teikt, ka es esmu daudzus gadus rīkojies līdzīgi kā Vīna kalna kungs. No viņa mācos. Jo arī baznīcā un draudzē laiku pa laikam parādās cilvēki, kuri no vienas puses, varbūt savas paša vainas dēļ, varbūt savas dzīves vai kādu apstākļu dēļ, ir nonākuši savā dzīvē uz tādas robežas, ka viņiem nav īsti iztikšanas, nav dzīves vietas, vai pietrūkst kaut kā, vai visa pietrūkst. Un iespējams, ja mēs tā vērīgi pavērotu un paskatītos, tad varētu atrast viņos pašos vainu, kādēļ viņi nonākuši šādā dzīves situācijā. Bet laiku pa laikam man nākās sastapties ar to, ka man ir nepieciešams ņemt darbā, algot kādus cilvēkus ne tikai tādēļ, ka man ir vajadzīgs pie baznīcas, draudzes vai man personīgi izdarīt kādu darbu, bet es redzu, ka šī darba darīšana ir nepieciešama tam cilvēkam, ar kuru Dievs man ir savedis kopā. Viņam ir vajadzīgs kaut ko apēst, viņam ir vajadzīgs nokārtot kādas lietas, un iespējams viņam ir vajadzīgs darbs tieši baznīcas, draudzes tūmā, saskarsme ar baznīcu, draudzi, mācītāju. Un šis darbs var būt gan kā risinājums viņa tādām praktiskām vajadzībām, nopelnīt mazliet kaut ko apēst, kaut kā dabūt kādu naudu arī dzīvošanai, bet no otras puses tas var būt arī kā terapeitisks līdzeklis aizdomāties, sakārtot vai vismaz sākt kārtot, vai nesākt, tad vismaz aizdomāties, ka jākārto kaut ko savā dzīvē. Tādēļ es ļoti labi saprotu šajā līdzībā pausto loģiku par to, ka strādnieki, kas strādā Vīna kalnā, var būt dažādi, var būt tādi, kuri saņem pilnu algu, un var būt tādi, kuri salīdzinoši ar citiem saņem mazāk un ir strādājuši vairāk, un otrādi saņem vairāk, bet ir strādājuši mazāk. Un vēl viena specifika arī baznīcas un draudzes kontekstā ir brīvprātīgais un apmaksātais darbs. Tā ir atkal viena tāda ļoti plaša tēma, par kur mēs varētu domāt un runāt, kā draudze un baznīca sastāv no cilvēkiem, kur viena daļa, varētu tā teikt, nosacīti ir algoti darbinieki, kuri par savu darbu un savu kalpošanu saņem algu. Piemēram, mācītājs ir viens no tādiem algotiem darbiniekiem, kurš vada draudzi, vada dievkalpojumus, darbojas, un par to draudze viņam maksā algu. Bet ir vesela virkne draudzes darbinieku, aktīvistu, kalpotāju, kuri nekādu algu par to, ko viņi dara, nesaņem vispār. Pērminderi, svētdienas skolas skolotāji, lektori, kopšanas grupu
un sadraudzības, galda klājēji, tie par savu kalpošanu ne tikai neko nesaņem, bet vēl vairāk paši no sevis iegulda, lai varētu darīt to, ko viņi dara. Un te mēs ieraugam, ka līdzīgi kā šajā Jēzus sacītajā līdzībā, arī katrā draudzē mēs ieraugam dažādus strādniekus. Strādniekus, kuri strādā vaigas viedros un neko par to gandrīz nesaņem vai saņem, teiksim, tādu simbolisku samaksu, un tādus, kuri gan strādā, gan arī ieguldās, gan arī iegulda no sevis. Un mēs ieraugam to Kristus baznīcas tādu plašumu un pilnību, kur ir vieta dažādām kalpošanām, dažādiem cilvēkiem, dažādām vajadzībām. Vīna kalna kungs šai līdzībā acīm redzam ir domāts pats Dievs. Viņš ir tas, kurš aicina savā darbā, viņš ir tas, no kura bagātības mēs katrs saņemam, un viņš ir tas, kurš noliek laiku un vietu, kur, kad un kam kalpot. Un ja mēs paskatāmies uz kalpošanām draudzē un aicinātajiem, mēs noteikti redzēsim arī dažādas atšķirības. Draudzē, piemēram, ir cilvēki, kuri ir no savas jaunības un bērnības kalpojuši un nākuši. Ir cilvēki, kuri nākuši spēka pilnbriedā, ir cilvēki, kuri varbūt tikai sava mūža noslēgumā ir atraduši ceļu pie draudzes, ceļu pie Dieva, ceļu pie Kristus. Un ja mēs domājam nevis par tādu laicīgo algu, tādu atalgojumu par darbu baznīcā vai kā, bet par mūžīgo algu, par vietu debesu valstībā, tad mēs zinām vienu vienkāršu patiesību, ka neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir kristietis jau 3. paaudzē un no bērna kājas ir vests baznīcā, vai šis cilvēks visu mūžu ir bijis ļaundars un noziedznieks un varbūt mūžu otrā pusē tikai atgriezies, nožēlojis grēkus un tagad sāk nākt baznīcā, viņu alga pārkāpjot dzīvības un nāves slieksni, jeb ieejot mūžībā, tā vienkāršot sakot būs vienāda. Gan tas cilvēks, kurš jau 3. paaudzē ir kristietis, gan tas grēcinieks, kurš varbūt savas dzīves noslēgumā pēc grēcīgi nodzīvotas un bez tādiem labiem darbiem dzīves, bet kur varbūt tikai pēdējie dzīves gadi, vai varbūt dažām pat dzīves dienas vai stundas, pēdējie gadi vai dienas vai stundas pavadīt ticībā, gan vieni, gan otri ieies debesu valstībā. Ja mēs šo pārnestu uz darba tirgu, mums varētu likties netaisnīgi. Varētu likties netaisnīgs atalgojums vienam cilvēkam, kurš ir nostrādājis, piemēram, visu dienu samaksā 50 eiro, un vienam cilvēkam, kurš atnāca tikai dienas beigās un stundiņu pastrādājis, viņam arī izmaksā 50 eiro. Ja mēs par tādu darba tirgu runātu, mēs varētu teikt, ir pamats sašutumam. Tomēr īsti pamata nav, jo tas, kurš ir derējis vai nolīdzis, ka viņam ir labi saņemt dienā 50 eiro, un ja viņš redz to, ka kāds, kurš ir nostrādājis tikai stundu, arī saņem 50 eiro, vienīgais, kas viņu varētu mudināt uz tādu neapmierinātību, ir doma, ka es varēju paprasīt vairāk. Bet ja šis cilvēks skatītos ne tikai no tāda patērnieciska skatu punkta, bet no darba devēja skatu punkta, kurš redz ne tikai savu padarā vajadzīgo darbu, ko jāpadara, bet redz arī strādnieku vajadzības, tad mēs zinām, un tas, kurš ir bijis darba devējs, zina, ka dažkārt ir jāiedod cilvēkam vairāk, neskatoties to, ka viņš to nav pelnījis, jo viņa vajadzības ir jānoklāj, neatkarīgi no tā, cik viņš ir strādājis. Un te parādās darba devēja žēlsirdība.
Un darba devējs ne tikai var un drīkst, bet pat ir aicināts būt žēlsirdīgs, ieraudzīt ne tikai savas vajadzības, darāmo darbu, bet ieraudzīt arī to cilvēku vajadzības, kuri pie viņa nāk un šo darbu un iztikšanu meklē. Šīs dienas evaņģēlijs rāda mums debesu Tēvu kā žēlsirdīgu darba devēju, kurš mūs aicina strādāt savā baznīcā, savā vīna kalnā. Un, protams, cilvēki ir dažādi. Vieni ir atsaukušies jaunībā, citi spēka gados, citi vecuma nespēkā atraduši ceļu pie Dieva, ceļu pie Kristus, ceļu pie draudzes un baznīcas. Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, ir gatavs atalgot ikvienu, kurš vienkārši ir gatavs piederēt pie Kristus baznīcas, pie Dieva vīna kalna, ņemt dalību viņa darbā, neatkarīgi no ieguldītā darba pūlēm un enerģijas, par atsaucību Dievs ir gatavs mūs atalgot. Mīļie, ieraudzīsim to, ka katrs no mums, kas esam atsaukušies, kādam ir jāpalej vairāk sviedrus un kāds draudzē dara vairāk, kāds kalpo vairāk, kādi varbūt dara un kalpo mazāk un retāk, kādi varbūt vēl pat nav sadzirdējuši aicinājumu, bet debes Tēvs priecājas par katru no mums, gan par tiem, kuri jau agri ir aicināti un kalpo viņam, un visu dzīvi kalpo, gan par tiem, kuri spēka pilnbriedā ir atnākuši pie Kristus un kalpo viņam, gan par tiem viņš priecājas, kuri savu vecumu nespēkā ir atraduši ceļu pie draudzes un baznīcas, un Kristus priecājas arī par tiem, pie kuriem varbūt mācītājs uz nāves gultas aiziet, palūdzās ar viņiem, viņi izsūdz grēkus un uz dzīvības un nāves sliekšņa atver savas sirdis Kristum, arī viņi saņem algu, debesu valstību un mūžīgo dzīvību. Priecāsimies par mūsu aicinātāju, par mūsu kungu. Priecāsimies par to algu, kuru viņš mums ir paredzējis, un priecāsimies arī par tiem, kuri varbūt nepelnīti saņem un pārējiem saņem. Un es teikšu tā, ka mana sajūta un mana doma ir tāda, ka īstenībā mēs visi no Dieva saņemam daudz, daudz vairāk, nekā mēs to būtu pelnījuši. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.